Sveicināti, mīļie! Gribēju drusku padalīties ar to, ko es saņēmu pēdējās 3 dienas. Man bija konference ļoti spēcīga. Es noķēru sev uz domu, ka pēdējā laikā es tā arī jūtos. Pēdējā laikā es vairāk un vairāk eju un iepazīstu tēti, Jēzu Svēto garu. Un es arvien vairāk un vairāk sāku saprast, ka nevis tas, ka tev apkārt kāds saka par tevi tu foršus vārdus vai vēl kaut ko vai vēl kaut kas, ka tas ir tas galvenais. Principā pats galvenais ir tas, ka mēs ejam dziļāk un dziļāk savā tētī, dziļāk mūsu tētī, mūsu Jēzu Svētajā garā. Tāpēc, kad jo es eju tālāk, augstāk, dziļāk, jo es vairāk saprotu, ka es nepazīstu vispārībā savu Dievu, es nepazīstu savu tēti, neviena grama, un viņš ved, viņš man burtiski runā pēdējā laikā, nāc tuvāk, nāc dziļāk, iepazīsti mani dziļāk. Nevis tur uzdot 100 jautājumus, bet vienkārši slavēt, vienkārši pielūgt un saukt uz viņu, teikt, tēti, es tev gribu iepazīt ar vien vairāk un vairāk. Un tas nozīmē nevis to, ka tagad tirzināt no viņa, bļaut uz viņu un teikt, saki man kaut ko, runā uz mani. Bet nē, vienkārši šīs sajūtas arī ir svarīgi, kaut gan ne uz sajūtām mēs vadamies pēc sajūtām, bet mēs vadamies pēc ticības un pēc tā, ka viņš ir labs tētis. Bet mēs skatāmies arī, ir jāskatās uz to, kā mēs jūtamies un kas mainās mūsu dzīvē, kad mēs sākam vairāk un vairāk tuvoties tētim. Un tas ļoti spēcīgi sāk mainīt mūsu. Viņa mīlestība ar vien vairāk un vairāk manī sāk nākt iekšā. Es ar vien vairāk un vairāk sāku saprast savu tēti, zināt, ka viņš ir labs tētis, ka viņš nekad neatstāja savus bērnus. Es saņēmu foršas dziedināšanas no tēta, kaut nebija gaidījis to nemaz. Es vienkārši darīju savas lietas, kalpoju, un otrā rītā es vienkārši pamostos un jūtu, ka man arī mugura vairs nav nesāp. Pārgāja muguras sāpēm. Bija daļēji kaut kas vēl, bet tas nebija tas, kas bija agrāk. Un šodien vispār man brīnišķīgi tētis pieskārās, izauga kāja, garāk bija, kad 5 centimetri laikam īsāka pa otru, un man tik brīnišķīgi palika. Tētis nekad nekavē, viņš vienmēr grib mūs dziedināt. Dziedināt garīgi, fiziski un dvēseliski. Visās sfērās viņš grib mūs dziedināt. Viņš grib, lai mēs būtu pilnvērtīgi. Mēs esam ķēniņa bērni, mēs esam visu varenā Dieva bērni. Visu varenā tēti, kas nevis vārdos mūs mīl, bet kas arī darbos mūs mīl. Viņš mīl tik spēcīgi mūs, ka viņš ir atdevis savu dēlu. Un kad es sāku par to domāt, tas ir kaut kas vienreizējs. Vai kāds no mums var spēt to izdarīt? Es domāju, ka nē. Redzēt, kā viņu mocīja, kā viņu piesita krustā, kā viņu spīdzināja. Pēc tam man patīk šī doma arī, ka mēs vairs neskatāmies uz to, jā, mēs skatāmies, ka viņš izdarīja ļoti spēcīgu lietu, bet mēs skatāmies uz augšām cēlušos Kristu, kas notika pēc krusta. Pēc krusta notika tas, ka viņš sūtīja savu Svēto garu, kas arī ir tik brīnišķīgs, tik forša. Ruach HaKodesh viņu sauc. Viņa tā ir, ebreju valodā ir viņa, sieviešu dzimtā. Un man patīk arī par to domāt vairāk, kā viņa ir kā mamma, jo pēc visām tām īpašībām, kas raksta Bībelē, ka Ruach HaKodesh viņa ir tiešām tas, kas palīdz, tas, kas apgādā, tas, kas dziedina, tas, kas dod padomus, kā mūsu mammas parasti to dara. Un tēti var to dara, bet mammas brīžiem ir tuvākas, diemžēl, ka vajadzētu būt vispār otrādi. Bet es ne par to runāju, es runāju par to, ka iepazīt katru personīgi trīsvienīgo Dievu ir tik super.
Un tas aizņems uz visu mūžu, ka mēs aiziesim uz debesīm, bet es gribu viņu iepazīt te šeit uz zemes, kā mīlošu tēti, kā mīlošu tēti, kas mīl mani no visas sirds, kas visam spēkiem palīdz man. Es nekad nedomāju, ka es varēšu darīt lietas, kuras es daru. Es nekad neticēju, ka es varēšu kaut ko darīt, bet tas nenozīmē to, ka es nevaru vai negribu. Tas nozīmē to, ka viņš ceļ mūs. Ja mēs vairāk tuvojamies viņam, ja viņš vairāk sāk atvērties mums, sāk runāt ar mums un sāk mūs mīlēt vēl spēcīgāk, vilkt sev tuvāk. Un tādā veidā mēs paliekam brīvāki, vairāk saprotam, ka mēs nekā nezinām par mūsu mīlošo tēti. Un mums ir jāiet mazumā, es saņēmu vēl vienu lietu. Kāpēc mēs nesaņemam daudzas lietas? Tikai tāpēc, ka mums nav pazemības un pieticības. Tikai tāpēc mēs neko nesaņemam. Ka mēs bieži vien uzņemamies slavu uz sevis, mēs uzņemamies viņa spēku uz sevis, ka mēs kaut ko spējam izdarīt, ka mēs esam kaut kas. Ja nebūtu viņa, es nebūtu nekad šeit ar jums nerunāt. Es jau sen būtu kapos, sen jau būtu par mani aizmirsts vispār, kā par tādu. Tāpēc es katram novēlu tuvoties tētim, viņa sirdī, jo viņš velk mūs pie sevis. Viņš grib vēl vairāk iedot mums, bet viņš grib, lai mēs neuzņemtos viņa slavu uz sevis. Ne jau tāpēc, ka tas ir slikti vai vēl kaut kādā citādā, bet tas nav labi, protams. Tā kā Lucifers viņš uzņēmās un gribēja kļūt augstāks par Dievu. Un to es negribu, un es novēlu katram mums arī, lai tas nenotiktu. Pēc tuvojamies viņam un esam pazemībā un pieticībā. Es novēlu katram šī vakarā to Jēzus vārdā. Esat svētīti, mīļie, šī vakarā.